Sveiki, dāmas un kungi! Jau atkal! Pirmdien atgriezos no pasaules čempionāta fīdermakšķerēšanā no Lietuvas. Šodien ir jau piekdiena, 4 dienas un dvēsele rauj atkal pie ūdeņiem. Šodien mēs esam Arves ezerā. Es teiktu tā, pavasara braucienu, gājienu riktīgo esam visdrīzāk nokavējuši. Zivis ir pilns. Kāpēc nokavējuši? Ļoti daudz zāles. Ezers aizaug, ezers nav dziļš un nākās tagad darīt ko? Skatāmies. Es jau te nedaudz pastrādāju. Re, kur man ir šāds grābeklis ar striķi. Un viss ezers ir, redzat, vienos šitajos lakstos. Un šos lakstus man nācās plēst ārā kādas 40 minūtes. Es ravēju tos lakstus ar grābekli, pēc tam ar barotaviņu, kur vienkārši atmērīju distanci miljonus reizes. Metu iekšā barotaviņu, vilku ārā, metu iekšā, vilku ārā, ārprāts, jā. Tas ir, ja brauc, kad ir nokavēts pavasara brīdis, kad zāles vēl nav saugušas. Tad šis ezers ir vienkārši raķete, bet zivi šeit ir ļoti daudz. Kādas 2 nedēļas atpakaļ bija mans čoms, neskatoties uz šīm visām trakajām zālēm, kuru bija bišķiņ mazāk, viņš tāpatās ļoti skaisti saķēra zivis. Tātad šīs dienas epizode būs par Arves ezeru. Jau ir 20. jūnijas, bet šogad tas pavasars ir iebraucis 20. jūnijā. Ārā nemazām baigi silts nav. Tātad stāsts par Arves ezeru. Dzīvo šeit lielas, 3+ kilo karūsas. Diezgan daudz karpu ir, tā kā ieaicināja savos grožos ezers mani ar karūsām. Gribu karūsas. Karpas nav mērķis, bet karūsas. Šodienas metodes plānots ir metodu fīderīts un varbūt arī ar tārpiņiem. Jā, tā ir interesanti. Otrs variants bija domāts klasiskais fīderis, bet to zāļu vienkārši nevar atrast 10 kvadrātcentimetrus, lai nebūtu slimi augsta egle un būtu vispār iespēja normāli vai arī pat tuvu normāli makšķerēt ar fīderi. Bet, jebkurā gadījumā, līdz rītam mēģināsim mocīties. Es tādu ejiņu uztaisīju, tādu eju, 0,5 metru platu. Tātad, iedomājieties, paņem divniece karūsa, žvang zālēs. Iemetiena attālums būs kādi 9-10 metri. Būs jautri. Copes viennozīmīgi, es domāju, ka būs. Viennozīmīgi būs daudz informācijas, kā jau parasti. Es cenšos no sirds dalīties ar jums visās savās zināšanās. Tā kā liels paldies visiem, kas nāk pie manis uz veikalu. Saka, Krišjāni, paldies tev, paldies par interesantiem raidījumiem, paldies tev par zināšanām, kuras tu mums nodod. Un tie, kas pamēģina, viņiem tiešām izdodas un sanāk. Tā kā aiziet! Epizode numur kārtējā, Arves ezers, plāns karūsa. Nu ko, uzstādamies un aiziet. Līdz tumsiņai vēl viena nianse. Baigi nesteidzos, jo tāpatās apmēram uz tumsiņu mums vajadzētu tikai iestartēt. Jo līdz tumsai ruduļus šeit var noķert. Es domāju, ka visiem Rīgas iespējamajiem zoo pansionātiem, kaķu un suņu pansionātiem ārprātā. Tātad tas, ko gribēju pateikt, ļoti daudz šeit ir ruduļu, viņi reāli neļauj makšķerēt. Bet mums ir Fanatic Viagra, parādīšu, kas tas tāds ir, metodu fīders ar pop-upiņiem un tam līdzīgi. Un interesanta lieta, redziet, gribēju beigt jau pusotru minūtu apakaļ, un man ir ko stāstīt. Metodu fīderi var mest tādās trakās zālēs, tāpēc es paravēju, jo metodu fīderīts īpaši neieķerās tur tajās zālēs. Viņš nogrimst ar to barotaviņu, ar barībiņu uz barotaviņas kaut kur, pop-upiņš smuki ir augšā, tā zivtiņa peld un tā tikai mana meistarība izvilkt viņu. Aiziet!
Redzat, kādi laksti tur ir. Tas viss ir jāizravē ar 1500 metieniem. Redzat, kā ciematiena attālums ir. Hop, ļakš. 10 metri. Bet to vadziņu uztaisot. Neko tā. Paplēšam, paplēšam, paplēšam. Izmantosim mazas baroteviņas. Nevis mazas, bet vieglas. Lielas, bet vieglas. Re, kur ir mēs ar citu. Šāda veida barotavu. 20 gramu tikai. Moksim iekšā. Bet es domāju, ka drīzāk pamocīšos ar klapu pa fīderi. Un visdrīzāk abas makšķeres man līgani pāries uz metodu fīderi. Tā, paskatīsimies, cik tālu mēs to distanci esam atlikuši. Rekur uz mūsu mērāmajiem mietiņiem. Ārā riktīgs vējš, ārprāts. Ārprāts. Tā. 3, 6. Jep, tā arī man likās 9 metri. 9 metri būs distance. Iedomājieties, ja paņems karūsa divniece šajā distancē, karpa 2, 3, 4 kilo, tad tur būs āmen. Spolīti mainīšu uz monofīlu auklu obligāti tikai un vienīgi. Liksim pavadas 0,22, 0,25 varbūt tās pat. Ja? Man pat pamata aukla būs kaut kādi 0,25 vai 0,28 un pavadiņas liksim reāli sakāts 0,25, jo tā tad te ir cope. Paspēja paķert makšķeri 9 metri tikai iedomāties. Wow, kā mauc! Paķer makšķeri un tad tur sāksies visādi brīnumi. Izmantošu es, esmu iemīlējies šajos kārtos, reāli ļoti iemīlējies tā, kad, kā saka, keep it com, jā. Tātad tie ir Zemex ikoni. Viens man būs 90-nieks, šāds. Spolīta virsū ir, komentārus neprasa, Daiva Tournament. Tātad, teiksim tā, laikam Rolls Royce makšķerēšanā kā tādā šī gada modelis. Cenu neprasiet, jo cena ir diezgan tāda astronomiska. Paņēmu sev pamēģināt. Jā, to viņa maksā vai ņemšu vēl, nezinu, jo tiešām dārgi, bet uz kāta šobrīd jūtu. Tātad tikai kāds un barotavs spoles, gan arī nav 200 gramis var spola. Ļoti izturīgi Lietuvā pamocīja ritīgi ar 120 gramīgām barotavām. Ir to vērts tātad, teiksim, tādai kaifam, baudai. Cerams, ka šodien mums copes būs, cerams, ka caur tām zālītēm mūsu groundbait zemenīte atradīs tās zivs. Tā kā izdosies izmēģināt visas burvības, ko sniedz šāda veida komplekss. Otra makšķera būs, kā jau teicu, esmu ikonos iemīlējies, Zemex Icon 75 gramu tests. Ja šis ir tāds stingrāks, tāds stīdziņa viņai, tad tas ir nedaudz tāds līganāks, un tur ir tieši divniec karulis, tad es varēšu viņu pa tām zālēm ņurcīt. Tā kā ejam, gatavojamies tālāk, maisam lēnām barībiņas augšā. Plāns ir tāds, viena būs mūsu okcope groundbait zemenīte, ar visādiem gardumiem, un otra plānots ir fishmills. Uz metodīti it kā. Bet visdrīzāk domāju, ka abas divas makšķeres pāries laigani uz metodi, jo būs diezgan pagrūķēt. Bet sāksim makšķerēt, skatīsimies, jāķīts nāks ārā normāli, nekārsies iekšā zālēs, tad jau gaņam. Un visa cope sāksies tik ap 11. Cik tagad ir pulkstens? Es pat nezinu, kur ir telefons. Ejam! Tā, ko mēs šodien izmantosim. Jūs jau gandrīz vai jau pazīstat noteikti, ka šīs divas lietas, bez kurām es nemakšķerēju jau atklāti 2 gadi. Pirms tam kādi 3-4 gadi es jau viņas izmantoju. Mušu kāpuriņu maltie, bomba proteīns. Maltie, rupi skaldītie, kas ir jāmērcē. Tūlīt pat mēs viņas arī vēlreiz rādu ņemam. Wow, kas pa laipu jūs redzējāt? O šitā bija labā laipa, ja? O tā mums te briest pa naktev. O tā. Aha. Arvis ezera saimniekam sveiciens. Varbūt šādi. Tadā. Aha. Jū, šitie labie dēlīši jau. Jū, šis arī labais dēlīts. Te būs uzmanīgi jābūt. Labi. Labi, ka tagad tā.
Tātad, viškāņi iesabēs. Tātad ņēmām šitādu te trauku. Šos rupjos muškāpurus varam iekšā. Un viņus mērcējām līdz pat visa mūsu barībiņa būs gatava. Un mēs būsim gatavi sākt copi. Tā. Šeit iespiežam, lai neaizpuš, ko mēs jauksim. Tajā punktā, kur ir plānots klasiskais feeders, es jaukšu divas savas radītās zemenītes, zemeņu miksu. Iekšā ir nedaudz peletītes. Smarža, garša ir tiešām super. Pārbaudīta jau 2 gadu garumā, reāli strādā. Šīs mēs bērsim iekšā jau uzreiz pa taisno. Šādi te, kad kukurūzas gabaliņi. Viss ir vienkārši super. Tāds foršs saldējums, tas ir riktīgs saldējums. Konča. Tā, karpu, karūsu, lielo zivju cope, nav iedomājami bez kaņepēm. Konservētas ļoti ērti, ātri, ir iespēja nopirkt okcope.lv šādas te, vai arī brauciet pie manis uz veikalu, tur ir viss tas, ko es jums rādu. Gan muškāpuri, kurus arī smalkos tātad ir jāliek pa taisno barībiņā. Tad vēl stimulātors. Šāda veida stimulātors ir laktoštellīte un ar vanīle šodien mēs pastrādāsim. Starpības teikt īstenībā nekāda. Jā? Vienkārši lakto ir beidzies ražotājiem, tāpēc dara arī vanīle. Galvenais stimulātors šāds arī ir okcope.lv vai arī pie manis veikalā. Tātad 2 kilogrami bija, viņu nevajag daudz. Es teiktu tā, pietiek. Uz 2 kilogramiem tādu teikaroti ar mazu kaudzīti. Tas ir šis tā. Un Dynamite Bites 2 milimetrīgās amino peletītes. Tā nedaudz es viņas likšu klāt. Tāds man ir plānots pirmais spots, kur tā kā ir doma par klasisko feederi. Otrs būs fishmeals. Fishmeal barība, smalka, metoda feederītim. Nu, un tad jau skatāmies, ko tās ziltiņi mums teiks. Šeit noteikti griezīsim tārpu. Man ir džokers no pasaules čempia palicis. Kasters veseli 2 litri. Nu, es taisos ziltiņu pabarošu točna. Cerams, ka viņa man atdarīs ar labu. Aizmirsu. Rekur ir šitāds ritīgi labās peltītes. Redzat, kādā foršā traukā? Jau ar visādiem. Šitās ir dzelteniem, bet ir dzelteni, oranži, sarkani un zaļi spīdumi iekšā. Un rekur tādas foršas peletes. Smukā foršā trauciņā var arī bērt klāt gan brekšiem, gan karūsām, karpām, līņiem, visām lielajām zivīm. Šitais viss der. Tā kā tas nav tikai tāpat vien. Un forši 2, 3, 3,5 mm. Nu, perfekti. Šito visu sardos. Šitās ir karpzum peletītes. Arī ar fishmeal. Šitās es maukšu iekšā fishmeal točkā. Bet šitās amino peletītes mēs arī nedaudz uzbriedināsim. Un liksim iekšā šeit. Iziet, maisamies augšā. Es vairs savu barības maisīšanu nevaru iedomāties bez šī fantastiskā mikserā. Āmen, paldies, ka viņš ir radīts. Ai, barībiņa, super, kāda skaista frakcija. Sūc iekšā tā tikai visu. Tā, piebērsim nedaudz peletes tagad, lai viņas paliktu tādas bišķi, tā kā sāktu jau strādāt, bet lai viņas ūdenī to savu procesu sāktu. Šeit viņas tikai nedaudz paņems ūdentiņu, tā, kā par tā, paņems ūdentiņu, nu tā kā tas, ko es te pielēju barībiņai klāt, ūdenī viņas jau sāks tā kā strādāt kārtīgi. Ej, tu nost, kā man te sanāca. Drusciņ peletiņas. Ai, ņama.
Tā, re, kur ir tas, ko es jums teicu. Kasteris. Nācišu. Kasteris, kas palika no pasaules čempionāta pāri. Sasaldēts, redzat? Din, din, din. Un saldēti baltie maisiņš no kaut kāda Latvijas čempi palika pāri. Tātad mēs viņu, kur paņēmām spaini ar ūdeni, varam visu ūdenī. Kur šitā te. Varam ūdenī. Tieši to pašu mēs darīsim ar kasterīti. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs būsim diezgan ilgi šeit, vai ne? Līdz kādiem 8 rītā, 12 stundas. Ja mēs viņu atstāsim svaigā gaisā, viņš sāks bojāties. Bet šādi smuki sasaldēts, gan baltais, gan kasters. Viņš atrodas vakumā, ūdenī tur vakumā. Un viņš nebojājās un izturēs mums līdz pašam rītam. Tā, re, kur ir man jau aukliņa. 2,3 gaida man jau lēliks šurp. Uzreiz tā. Re, kur būs, re, kur sarkanie baltie vēl slīcināt. Šitos arī. Tie no kādiem mačiem noteikti palikuši pāri. Tā, šiten vāru putriņu, tā kā feeder točka, gaļas točka. Nosauks viņu pa gaļas točku. Būs gatava. Tā, un tas mums ir te. Te vēl ir zemenīt puspaciņi, bet otru točku mēs mizosim augšā uz šādu te. Šādu fišmīlu. Reku vedējē. Šāds te, fišmīliņš. Reku ir puspaciņa, tātad šis ir saldais un šis ir vienkārši parastais. Šādu es maukšu iekšā metodē. Un reku vēl no Berga dīķu edishana ir nedaudz palicis halibut marīns, es viņu piejaukšu klāt. Un šo es tā kā, pastīsimies, vai, teiksim, uz zemeni vinnēs, vai viņai ļoti gribēsies kaut ko gaļīgu šoreiz. Tāpēc ir jātais vienmēr 2 punkti. Es ieteiktu taisīt vienmēr 2 punktus. Jo viens var nenostrādāt, pārsvarā viens točnu nostrādā. Bet, ja nostrādās abi, tad Pienācis laiks jaukt otru barīmiņu. Rekur tādas puspaciņas, kā jau es jums rādīju. Ieliksim šeit fišmīla točkā. Tā, miskastīti, rekur piespiežam. To rekur halibut marīniņu aiziet. Tas bišķi rēkans, paresns, parupšs. Nevis paresns, bet parupšs. Tā, čik, un ko, uztaisīsim? Mēs to metodu točkiņu arī uzbarosim nedaudz. Tāpēc es uztaisīšu, teiksim tā. Cik mums tur sanāca? Gandrīz vai tā, čik. 2 kapējām kilogramu. Jā, un tur vēl pieliksim klāt. Tās peletītes, reku šīs. Šajā punktā pieliksim šīs peletītes. Un domāju, ka būs ģēlā. Tā jau gandrīz ir gatava. Drīz būs laiks pievienot klāt mušu kāpuriņus. Un dosim visu. Feeder punktiņus esmu uzbarojis. Tagad taisam metodu sistēmiņu. Jūs zināt, cik vienkārši šobrīd mūsdienās tas ir. Rekur mēs, mūsu kompānija OK Copa Sports, ražo šādas metodu sistēmiņas gatavas. Šīs tiek ražotas Ukrainā speciāli uz mūsu pasūtījumu. Tātad atbalstam savējos, atstājam naudiņu iekšā savās robežās, reāli prasiet savos veikalos, šādas viņas izskatās mūsu OK Copa Sports sistēmiņas. Tātad pastieties, cik tas ir vienkārši. Lēšam vaļā paciņu. Es izvēlēšu 40 gramīgo. Ir 2 versijas. Ir lielāks fletiņš un standarta fletiņš. Tātad rekur smuki uz līporiņa. Vienkārši paņemam pamata auglu, piesienam klāt. Un rekur jums ir skaista, feina sistēmiņa ar visiem pretsavērpējiem. Ātri maināmo karabīnīti. Jau foršu āķīti, vienīgi šis āķīts atkal priekš šīs mūsu copes. Ne gluži ir pa lielu, bet ar tiem āķīšiem pavadiņām paspēlēsimies. Ar to jau arī sportā, karpu makšķerēšanā dara un tam līdzīgi. Tā kā rekur vienkārši sienam, da jebkādā jums ērtā mezglā klāt, jums būs fantastiski, laba, super ātra sistēmiņa. Viņas ir dažādas, varat paskatīties mūsu mājaslapā okcopa.lv, kur jūs visu atradīsiet. Šādi.
Zē, tas bija arī viss. Un mēs tagad varam jau makšķerēt. Liekam virsū popapiņu un makšķerējam. Tik vienkārši. Tā kā zivtiņas mums plānojās līdz 3 kilogrami, es iespējams pat startā atstāšu šo pašu āķīti. Āķīši ir labi, vienīgi viņš varētu būt bišķi palielu. Ko tu saki mums, metoda eksperti? Bišķi palielu. Priekš karosiņas, ne? Tāds 2 pusinieces. Ja? Nu, ja viņai būs laba apetīte, tad būs normāls. Jā, rekords esmu paņēmis līdzi, šāds. Šitāds varētu būt labs, ja? Jā, šitā būs labi. Jā, šādi āķīši ar adatiņu pirmkārt ātri parādīšu pēc tam. Vispār nav jāčakarēs, ne ar kādiem urbīšiem, ne ar kādām adatām. Vienkārši paņēmi boiliņu, vaftarīt, uzspraudu virsū un viss. Nomainīt rekordu. Atstūmi vaļā, noķēja nost un uzliek apakšā. Vispār perfekti. Kungi, ir! Ir! Paskatieties, jū, kāda karusa mums ir. Pusstundu mēs makšķerējam uz mūsu zemenīti. Pat varēja redzēt, kā viņi izbirst ārā. Paskatieties, kāda Arves ezera skaistule. Hei! Uz inline sistēmiņu klasisko. Paskatāmies, kāda skaista zivs. Nu tā ir viena skaistule, paskatieties. Yes! Nepagāja ne pusstunda. Un ir, es teicu, ka šeit zivju ir daudz. Nu, ja godīgi neticēju, ka tik ātri mēs tiksim jau pie šādas skaistas, paskatieties, nu kilo nebūs, bet mēs audzēsim tos izmērus uz baltajiem, bija slieciņi ar baltajiem, tā tulītās. Reku redzat, baltie tārpiņi, zeltaina tāda brūngana, skatieties, kāda smuka, tulītās kaut kas te būs, bet, jā, reku baltie, karpu āķītis, inline sistēmiņa, smuki 20 gramīgi barotaļi mono aukliņa un ir pustieties kāds rupucis. Yes! Tātad, tas viss, ko es jums rādīju, stāstīju, rekur ir spainī. Tas viss nostrādāja jau pavisam ātri un darbs, ko mēs izdarījām pirms stundu ar kapēkām mēs te pļāvām, ņēmāmies, mētājām, darījāmies un pastieties, cik ātri jau mēs esam tikuši pie karus. Super! Cerams, ka nakts būs vēl interesantāka. Yes! Es tiešām esmu laimīgs. Cerams, ka jūs šīs emocijas saņemat. Pirmā ir tāda labais. Redziet, šitais te viss ņamsis. Šitais te. Šitā te mēs darām. Šitā te saujām. Šeit tev mana karūsiņa ēd. Šeit te mēs šitā te. Mēs lādējam visu šito iekšā un pūkš 9 metri tur. Copa bija. Tā kā jābūt, yes! Mums pastieties mans Icon 75. ripā. Un kas mums te ir? Mums ir dūņu karusa. Un uz ko? Uz metodīti pastieties. Kāda smuka. Te bīstami šitā te ņemties. Nu. Negribu palaist. Op. Yes! Redzat? Uz metodu feederi. Uz visām tām mūsu fišvīliem postieties kāda skaistulīte. Redzat, kāda skaistulīte? Un man čoms Ronīts iedeva pareizo vafterīti un uzreiz bija virsū. Pastieties, kāda smuka. Akal tāda kilogramīga, postieties kāds ruksīts. Yes! Makšķeri vienkārši, kā šī karūs aizbrauc projām. Yeah! Un redzat, smukiņi nomainīju uz to pavadiņu, ko es jums rādīju. Reku metodīt, viss smuki slīd, viss skaisti. Šīks apakšējā lūpiņā. Perfekti. Yes, sopa jau ir izdevusies 40 minūšu laikā 2 karūsās. Un katra uz savu makšķeri. Tātad gan mana zemene strādā, gan arī fišmīliņš viņai patīk. Viens. Mačojamies tālāk. Ej tu nost, ka ņemās pastiet, ka nav karpa. Es teicu, būs. Bļā, tā jau var būt karpa. Ko? Izskatās, jā. Viņa tā ritīgi ņēmās. Tu tas arī ir uz to pašu distanci. Jā, nu ritīgi tā virsā. Uz to 75. aikodiņu. Nu, rāvējam niedres, rāvējam. Uz to mango.
Un šito Nu, jā, man tāds doma bija, Nu, ka jāuzliek viņš. nu. Kas ir? Man liekas, ka tūzīts būs. Man liekas, ka tu izgribi. Ir, jā. Nē, karusa. Laba karusa. Laba karusa? Jā. Wow. Pēc muguras, man liekas, bija karusa, jā. Labi. Šitā ir laba karusa. Domā, karusiks jau būs? Bogi ņemā. Nu, viņai mugura tāda. Mugura. Eju, fišmil. Nē. Karpiņi. Var tu redzēt pēc ģīmīši. Posties, kā makšķir ņemot. Posties, ko dara 75. aikons. Ej, tu noskaist pilnas bikses. Mazais tūzerīts. Labi, baigi dzidreiz ūdens tevi. Jā. Jā. Mazais tūzerīts. Nu, to tīklā iekšā. Čips. Tak. No. Man ir... Hopā! Rekor, mums ir trešā zivtiņa. Un tā mums ir karpiņa. Redzat, uz to mango. Yes. Metode feederīts. Nostrādāja atkal metode. 2, 1. Metode rullē pagaidām. Un pastieties uz kādu smuku karpiņu. Feeder točkā šobrīd plosās ruduļi. Es pat brīnos, kā tā karūsa paņēma pa vidu. Bet re, kur ir, un kādas copes ir šito kātiņu. Viņš vienkārši salokās līdz fiderārmam. Super, Ārves ezers. Puška 15 eiro. Ko ņemt drīkst, nedrīkst, nezinu, nav svarīgi. Es paņemšu tur varbūt 2 karūsiņas, ja sagribēsies. Tas vienalga. 15 eirīši, braucat un kaifot. Un tas, kad ir zāles, tas vēl padara visu interesantāku. Vajag rupjākus rīkus un feināk. Smuki. Krēsla nāk virsū. Man smaids kā džokeram līdz ausīm. Man ir jau 3 karūsas, 1 karpa. Es esmu starā. Neskatoties uz visām zālēm un tā tālāk. Vot, ko dod metode feeders. Štelle! Šobrīd rezultāts 3-1. Metode feeders uzvar. Ko mēs te darām? Liekam, šīs peletītes, ko es jums rādīju, redzējāt, ir tā fišķiņa barība. Redzat, viņiem ir tāda arī dzeltenumiņa klāta. Reko, šādi mēs viņus iejaucam, iemučījām tur iekšā. Barībiņu mēs uztaisījām, reko, vēl kukurūziņa drusciņu pa vidu ir. Mēs mitāk uztaisījām. Bišķi. Iežam, tālāk. Un viņa tur tajās zālēs, tā karūsa tā. Uzoš to visu, un kādas ir copes. Nu, diemžēl copes nevar paspēt uzfilmēt, jo viņas ir tā stāvmakšķi, un das vidāņie, un ir virsū. Nu, vienkārši super. Un tagad vispār bija tādi 3 laikam metieni pēc kārtas, vai 2 metieni pēc kārtas ar zivīm. Nu, fantastiski, es pilnīgi baili padomāt, kas būs pa nakti, bet kā tik nav tā, zin, kā sasola visu kaut ko, un tur galā Zemeņu točka, zemeņu punkts mums ir pieklusis, beidzot. Es esmu izvilcis 2 reizes ārā atpakaļ veselu slieku. Ruduļu slimais uzbrukums ir beidzies. Turpināšu dot iekšā to kasterīti, to slīcināto, ko es jums rādīju. Kukurūzu pārstāšu tur dot iekšā, jo kukurūzes devu, lai tie ruduļi pārījās. Lai viņi pārījās, bet viņi ir tik daudz, es jau vilku ārā tāds mazs ruduļš, viņi jau vēme jau. Tātad tur turpināšu dot iekšā gaļu. Nepadošos, es varētu uzlikt viņu uz metode feederu un noteikti, ka tas arī varētu šansēt, jā. Bet, ja tik skaisti šansē viens metode feeder punktiņš, tad otru mēģināsim cīnīties ar feederu. Jo viennozīmīgi tajās zālītēs, redzat, jā, zālītes, kur tur ir rekord tur tajās zālītēs. Viennozīmīgi kaut kas dzīvo un viņi iznāks ārā. Gāņā viņi iznāks ārā uzēst mūsu garšīgo zemenīti. Viena jau bija, pirmā. Tagad tā, labi, rullējam tālāk, paskatīties kāds skaists vakars. Skaists vakars uz Ārves ezera. Pirmslīgo cope. Fantastiski. Niks arī vienu karūsi noķēris uz tās laipus viņš. Andrejs ir vēl uz nākošās laipus, viņam arī ir viena karūsi. Man ir 3 karūsas dry, 3. Un viena karpiņa smuka. Tagad tā. Pavadiņi. Nu, nav pievīluši. Perfekti. Kā cope tā zivs galā. Aukliņi visi tur. Viss kārtībā.
Tā kā rullējam tālāk. Reku, tā izskatās mans galds. Tūlīt tās būs starp citu lukturīts jau jāvelk mugurā. Tā, karpiņa paņēma uz šito tīri. Un divas karūsas paņēma uz šito. Reku šitā te. Stelīt. Šitā drīz būs mūsu veikalos. Drīz. Pavisam drīz. Tā. Nākošais lainers. Super lainers tas bija. Kas? Ai, karūsa, pasties kāda. Nakts karūsa. Wow! Pasties kāda smuka. Ja? Nakts karūsa, re, kur mums ir. Mums ir galā karūsā. Tarararara. Cope bija vienkārši ārprātīgā. 12:00 tieši. Sanāk, paņemsim. Opā. Čiks un namiņā. Kas par zivīm? Metod feederīts rullē. Mūsu okcopa sistēmiņas rullē. Un lafterīts rullē. Pastieties kāda karūsiņa. Skaista, ne? Skaista karūsiņa. Reku uz metod feederīti. Smuki viss apakšējā lūpiņā. Šādas skaistas karosas uz Icon feederīti, kā nes to makšķeri nost. Nu, tas ir kaifā, tas ir kaifā. Tie nav plicīši, tie nav mazie plicīši. Jā. Fantastiski, fantastiski. Brauciet makšķerē, darbojieties, pastieties, re, kā mēs te ņemamies. Man jau te rekor ir viss barībiņi pilni ar tam peletītēm šitām te. Gaļas punkts, kas ir zemenīte klusē. Šitiem te gribās uzēsties pēc nārsta laikam fišmīliņu gribās paēst, bet nu skaistas zivis, skaists, super. Nāk nakts un parādās karūsas seja, nāk. Un ir kārtējā smukulīte atkal ar skaistu. Ar smuku copīti. Ar smuku copīti, mācieties kāda ņemās te par niedrītēm. Ai, kāds smuks gribas ūdeņi. Viņa pati grib krastā. Viņa grib pati krastā. Ai, kāds kaifs, dāmas un kungi, kāds kaifs. Uz 75 grāmi testiņa Iconiņa. Rekors, skatieties, pat metodu feeder barotā viņa smuki stāv. Super. Esam atraduši nu riktīgi strādājoši popapiņu, dumbelīti. Nu ir taču, nu ir smuki karūsas. Tas taču nav plicis, tas nav breksis, tas ir karūsas. Jā. Metod feeders šodien iespārda. Pirmā karūsa bija pašā krastā, uz zemenīti, bet tagad fišmīls vienkārši plosās. Super, turpinām akšķerēt. Bet liela, jā? Ronītim ir ronīts kaut. Domāju, ka baigi lielā pat caur tām zālēm. Ir kaifīgi, jā? Nāk uz krasta. Nāk krastē tā? Aha. Nu, uz īsto vēl pie tam, jā? Uz to pašu redēlu, ko makšķerā? Ko? Uz to pašu interesanto barotu uz kaut ko? Jā, uz viņu pašu, jā. Delfīnu barotam. Tā, pagad, tagad nelaid manā makšķeriekšā, ja viņi tev tur tā nāk. Liela? 10. Vai? Nā, tik liela nebūs. 3 kilo. Aha, tev sieva prasīja, atceries? Ar zālēm. Opā, forša. Pasieties, cik mums te asistentu. 1, 2, 3, 4, 5 cilvēki. O, jā. Nu, re, Ronīts sagaidīja. Ronis parādīja. Resnā karūsa. Tu tas būs vēl karūsa. Nav tā karūsa? Nē, nav. Nu, tāda smuka karūsa liela. Smukiņi, ja? Nu, конечно, потом niedrēm viņu ravēt. Nu, re, kāda smuka.
Nu, parādi. Skaists. Tikai nenomest zemē. Slīd. Smuka karpa. Nu, smuka tāda divniecīta, bet ļoti skaista. Nu, Ronīt, a tu? Un uz robinu redz. Nu, redz. Tāpēc ir ēsmas jāmaina un viņas izšauja. Un nemazām nebija tik ilgi pa ciematiem, vispār ļoti ātri, man liekas. Ļoti ātri pa ciematiem paņēma. Tā kā strādājam. Man tikko norāvās 2 zivis pēc kārtas. Viena bija uz zemenes točku. Ļoti smuka copa, tā ka pilnīgi dzirdēja, ka copē. Un arī pacēla virs ūdens norāvās. Otra bija taisīja pārmetienu un sēdēja galā, vai arī aizcirtu, nezinu, ilgi turēja un arī norāvās. Jā. Tā kā man 2 hodi pēc kārtas, bet nu tāpat es esmu jau noķēris 7 zivis. Tas uz mūsējo to tur? Tas, ko tu paņēmi pie mūsu veikalā, ja? Uz 5 minūtes un ir. Un tu viņu uzliki uz tā tur, uz kvika, ja? Uz plasmas. Uz šitās te? Jā, uz tā kvika. Tu redzēji, un kārpa bija? O tā. Tā tad rekur. Ronaldam nostrādāja šitāds te Robinreds. Pie mums veikalā nopirka. Šīs ir mīkstās peletes. Jā, pirms man nebija redzēts. Jā, šis ir šī gada jaunums, jā. Šitā mīksta tāda boiliņa, tā kā boiliņa vai peleta mīksta. Un viņu var uzāķēt gan uz āķa, gan uz mata sistēmas, gan uz auklas uzvilkt. Nu, var darīt kā grib, jā. Tā kā uz šādu tikko tika noķerta karpiņa, šī smuka. Šodienas lielākā zivs uz doto brīdi. Re, kur ir mums censons? Tā kā ir iestājies klusums, neliels. Kā jau teicu, man liekas, man bija 3 vai 4 schodi pēc kārtas. Mēģināsim aizliegt tās metodas. Tūt redzēsiet jaunu ēsmu. Saucās Viagra. Nemeloju, skatieties. Redzat? No Fanatika kompānijas, un reka pat ir tabletītes īstās, ja? Rekur ir kā kukurūziņa. Reku arī Viagra, jā. Nu, tabletītes neliksim uz āķa, bet tā kā šeit ir zāles, īstenībā šai ēsmai šeit būtu īstā vieta, jo viņa paceļās gaisā. Viņu var uzspraust uz āķa. Varbūt tās, ka nostrādās. Mēs viņu ieliksim tur, feeder mūsu punktā. Tur čiks. Nu, pamēģināsim piemānīt zivi uz Viagru. Es uz slepeno ieroci. Fanatika Viagra. Kaut kāds. Viņam ir smarža garša. Viņš ir peldošs. Labi, šito noplēsīsim. Viņš ir tā kā tāds, nevar saprast no kāda materiāla, pat šitais ir vispār. Bet rekurs smuku uz āķi viņš uzliekās. Pat varam vēl pielikt klāt viņam vienu. Nē, tad viņš gluži nepeldēs. Atstāsim vienkārši tādu pašu. Un viss, mauksim iekšā. Redzat? Un viņš pacels to ēsmu virs zāles. Varbūt, ka nostrādā. Jo uz metodu feederi šobrīd ir bijušas, cik es esmu 6 zivis laikam noķēris, 4 pakāsis, šeit ir bijušas tikai 2 copas, viena noķēra, viena pakāsa. Tā kā mēģināsim uz Viagriņu. Lādējam iekšā mūsu gardumus, redzat zemenīti ar džokerīti, ar visiem gardumiem. Un liekam punktām. Iemetiena attālums zvērīgs, 9 metri un 16 metri. Bet kaut gan tu noķēri no 69 metri. Arī var 69 metri. Tā kā Arves ezers piedāvā visas ekstras. Darām kā gribam. Šobrīd situācija tāda, man laikam ir 6 karūsas, laikam 1 karpa. Ronim ir 1 karūsa, 1 karpa. Uz metodu feederi
ņem daudz labāk. Tur ir bijušas, jau bišķi sajūtas ir, bet 10 copes toši, 10, 11, ja? Uz klasisko feederu tikai 2. Vai tas ir dēļ tā, kad es esmu 9 metri no mūsu laipas, kas te šūpojās? Nezinu. Bet, jā, metod feederītī, šitas te fišmīliņš, ko es jums rādīju kopā ar šitām peletītēm, kur viņas ir smuka ar tiem dzeltenajiem, reāli šancē. Barībiņa smird kā elle, bet zivtiņai tas patīk. Jūtās, protams, kā tie iznācieni tai zivī, jo uz to krēslas pusi bija tā diezgan aktīva. Vispār 15 minūtes copa, man ķērās vislabāk. Ļoti labi ķērās. Un tagad ir tā kaut kādas 3 minūtēs zivs, vai cope, ja, vai pat, kādās 30-40 minūtēs copa tikai. Tā kā mainu ēsmas, rekur viens, topčiks, reku pēdējā copa bijuši šitādu. Šis šodien ir ārpus konkurences, vislabāk, bet arī tagad šī brīdī nestrādā. Tā kā, zivtiņa nav tā, ka viņa skrien visam tur virsū un dodiet man visu pēc kārtas, ja? Tā kā nē, nākās domāt, nākās mēģināt, nākās funktierēt, ko, kā un tā tālāk. Tagadā, bet neskatoties uz visām šitām trakajām zālēm, visu eglīti, kas te aug un tā tālāk, viss ir iespējams. Zivtiņas ir iespējams noķert, loms īstenībā jau ir diezgan skaists. Un ceru, rekas uzlic taimeri, ir jāpārmet. Tā kā ceru, ka līdz rītam, mēs līdz kādiem 8 plānojam makšķerēt visdrīzāk. 8 apmēram maksimums. Tā kā ceru, ka līdz 8 vēl viss mums ļoti labi notiksies. Reku smuki peletīts pielipušas pie mūsu vafterīša, redzat? Viss smuki strādā, perfekti. Reku tā, kā mēs daram? Ieliekam formiņā āķīti, bēram pa virsu mūsu barībiņu, baigi stipri nespiežam, tā vidēji, hopā, un redzat, rekur mums āķīts, rekur mums ir vafterīts, viss smuki stāv, nomazgājam skaisti rociņus, skaists angļu svārsta atvēziens, opā, un jūs redzējāt, kā ikoniņš aizsūtīja mango vafterīt pēc kārtējais karūsas. Kā jau teicu, man pat karpas ne līdz galam interesanti. Ronīts šodien uz karpām dod virsū. Es šodien gribu karūsas, un man viņas arī ķerās. Protams, ka tagad šis pauzes moments nav no tiem labākajiem un fēnākajiem, bet cerams, ka Viagra izdarīs brīnums. Tāpat kā ar cilvēku. Tā kā tā apmēram 21. jūnija jau updates. Drīz Līgo svētki, un es zinu pāris džekus, kam būs uz galda karūsas. Ronīts aizgā gulēt. Kas mums te ir? Vēl viena karpiņa. Pastieties kādā smukiņa. Smuka karpiņa, ne? Dzidrā ūdenī ņemās. Skaisti apakšlūpiņā. Mažais niedru rūķis. Super. 10 sekundes pēc iemetiena vienkārši momentāli copa. Super ātra copa. Labi, smelsim iekšā. Likās, ka būs mazāka, bet pastieties kāda feina. Kāda smuka karpa, ritīgi smuka, divīts stabili, ja ne vēl lielāka. Redzat? Kāda skaista. Jo, man jau likās, ka viņi negrib nākt krastā. Super! Labrīt! 4:30 no rīta. 4:30.
čop. Nu skaisti. Kas mums ir? Kas mums tur ir? Karūsa. Uzņemiet uz ko? Zemeņu točka. Pārtaisīju. Zemeņu točku pārtaisīju par metodu feeder točku. Un, nu, pusstunda. Neko viņi ir. Jā, taču štārpus negrib šodien. Visādi gardumus grib. Lūk tā. Tagad, kā jau es teicu, abas divas makšķeres es pārtaisīju par metodu feeder. Un viss nodiegās. Kur arī pie krasta. Paņēmu mums smuka karūsa. Yes! Kas mums te saka labrīt? Labrīt, saka kārtējā kiloška. Labrīt. Neliels updates. Ārā ir pulkstens 5:30. Šobrīd ir ieslēgusies zemeņu točka, bet nu jau es viņām makšķerēju nevis ar klasisko feederi, bet ar metodu feederi. Uzliku arī mūsu sistēmiņu, nomainīju āķīti uz nedaudz mazāku un 2 esmu noķēris un 2 esmu pakāsis. Šobrīd uz rīta pusi ļoti interesanta situācija. Ja vakarā un līdz nakts vidum kā cope tā zivs maisā, tad šobrīd ir tā, ka 50/50. Pusi tikai izdodās izvilkt. Kaut kādas pat vairāk, noraujās vairāk nekā izdodās izvilkt. Un vēl ļoti interesanti, ļoti labas copes un garām. Tāda situācija. Šajā situācijā ir jāmaina āķi, jāmaina ēsmas, ko es arī daru. Teiksim, šeit zemeņu točkā es nomainīju vēl mazāku āķīti uz fluorkarbonu pavadiņas, jā, arī ar adatiņu. Un 2 zivis, 2 copes un 2 zivis galā. Nu, fishmeal punkts šobrīd ir kādu pusotru stundu. Tāds jau klusāks. Es tur reāli pakās 3 zivis pēc kārtas. Visas točkā. 2 no tām bija karpas, 1 karūsa. Pēc tam sajūtām tā varēja saprast. Un tad pēc tam es noķēru ruduli, tur raudu, breksīti. Nu, saprotams uzreizām, ja. Kad lielā zivs kaut kur no turienes pagāja. Un reāli tagad ķerās pie zālēm, kur ir zemeņu punkts. Opā! Nu, reku atkal kaut kāds ārprāts bija tikko. Kaut kāds ārprāts. Nu, vienkārši tā. Bet zemeņu punktā kā ņem, tā ir makšķera līdz ūdenim. Nu, te makšķera bija gandrīz līdz ūdenim, bet viņa tā kā atlaida atpakaļ. Nu, tā kā neturēja. Tad visdrīzāk tas ir vai nu pauklu braukā, vai tomēr tie kaut kādi palielāki ruduļu raudu. Es noķēru tādu 300 grami. Varbūt tās dolbīja to pop-upu, ja? Nu, interesanti, jo šeit kā ņem tā ir, tur tagad tāds kaut kas jāmēģina atšifrēt. Nu, vēl mēs makšķerēsim kādas 2 stundiņas, apmēram 2, varbūt 2,5, 2. Nu, jau sāk nāk miegs, jau tāds besīts. Redzat, es esmu saģērbies. Apakšā man ir termoveļa, jaka un augšā kurtka. Tāds ir 21. jūnijas, šogad 25. gadā. Rokas salst reāli salst. Tā kā bez mazliet gribās iet, tā pakustēties, jo visu nakti esmu nosēdējis uz platformas. Bija interesanti, nu kaut kur nakts vidū sāka kļūt tā jau tā necopēt, lēni. Tur reizi stundā kaut kas un tam līdzīgi, vai reizi 45 minūtēs. Nu, tā ne līdz galam interesanti. Bet līdz tai pusnaktī bija, līdz 12 bija vienkārši fantastiski. No 10 līdz 12 bija super, vai arī kaut kādiem 10:30. Rullē, reāli rullē. Šitāds te. Tagad viss pēdējās kaut kādas 6 copes ir uz šo. Tas ir mango aromāts. Tād vakara štelle bija šis no Dudī. Dažas copītes bija uz šādu šteli. Kas vēl? Un tas arī īstenībā visi šitie 3. Šobrīd reāli topā.
izmantoju, kā jau teicu, šīs pavadiņas. Rekur šāds, redzat, bija pilna. Tagad ir divas tik palikušās. Divas zivis man āķus vienkārši notupīja, nu tā kā liekas, ka pret akmeni viņi ir atdauzīti, ja? Nezinu, pret kurien kaut kur kaulā trāpīja vai varbūt sānā, kaulā tam līdzīgi. Tā kā tā, rekur mūsu sistēmiņa, zemeņa točkā uzliku 50 gramīgo, viss ir tāpatās labi, es tur labi esmu paravējis pirms tam, un otrā punktā, un kaut kur tur ir 40 gramīgā. Tā kā. Oi, kādas zivs nogriezās, rekur. Varbūt redzat. Baigā zivs bija. Nu, lūk, zivis staigā, zivis ir daudz un dikti. Tā kā droši var uz Arves ezeru braukt. Tātad 15 eiro ir copes maksa, diennakts. Drīkst ņemt 4 kg karūsu točna. Un kā viņš teica, saimnieks laikam 2 divnieces karpas vai līdz 4 kg karpas, kas nav lielāks par 2 kg, nu kaut kā tā. Bet to var pie viņa paša noprecizēt, man tā zivu ņemšana nav tik svarīga. Tas īstenībā tādas svarīgākās lietas, rekord arī, lai jūs redzat, gandrīz ir beigušās peletes, tās, par kurām es jums stāstīju, viņas gandrīz ir beigušās, reāli forši strādā, es viņas lieku šeit, šādi, uzmaisu un reāli fišmīliņu. Arī zemeņa točkā es šobrīd dodu, ja pirms tam reku gandrīz vai visas paines izmetu jau, opā, cope, nē, tā nebija, vai bija, redzat? Aiziet, ir. Acu priekšā. Redzējāt, jūs acu priekšā? Kas tur ir? Jā, saprast. Nē, ir. Labs. Viens krasni. Labs, re, kur ir? Redzējāt, jūs acu priekšā, re, kur viņa ir. Tā notiek. Redzēju, kāda smuka cope, no copes ir vienkārši puška. Copes ir vienkārši ārprāts, ja? Es ceru, ka varēs pievilkt klāt, un re, kur ir kārtējā skaistalīt, un re, kur uz to mango, redzat, ja? Uz to mangocīti, tīņš, un gatavs. Super, man prieks, ka man šitā gadās, kad tieši filmējot ir cope. Nu, lūk, tā tas arī apmēram bija dzīvajā. Arves ezera pirmajā iepazīšanās nu ir galā. No vakardienas 9 vakarā līdz šodienas 8 rītā esmu nomakšķerējis, esmu ļoti īstenībā apmierināts, neskatoties uz nežēlīgajiem apstākļiem, kādos bija jāmakšķerē, šajos lakstos, trakajos, tik vai tā pareizi izdarot visu, kā es jums rādīju, mācīju, var ļoti labu lomu saķert. Mēs noķērām karūsas, mēs noķērām karpiņas, tādas pusotra, divniecītes, varbūt ar mazu astīti. Tā kā viss ir tiešām ļoti forši. Uzvarēja metodu fīderis, jo šādos apstākļos ar parasto fīderi, nu, tikpat kā nebija iespējams ķert, kaut arī pirmo zivi es noķēru reālus fīderi, pēc tam vēl vien norāvās, bet, nu, tad es metu pie malas šo ideju un arī pārsēju otru makšķeri uz metodu fīderi. Tā kā šādos apstākļos droši var ķert ar metodu, jo viņš, ja arī iekrīt zālēs, tik vai tā tas pop-upiņš paceļās augšā un tā zivtiņa sajūt to barības smaržu, nāk uz turieni un ieraugu to pop-upiņu un reāli ir noķeram. Tā kā loms īstenībā ir ļoti skaists, skatīsimies, kāds te viņš ir. No, Arves ezeru dīlēm velkam ārā murdu. Vēl nevar izcelt. Apiņā, ja? Nu redz.
kādas mēs saķērām. Dūņu zivtiņas, dūņu karūsas, dūņu karpas, nežēlīgos zāļainos apstākļos. No, vata nav feini, fantastika. Braucam makšķerēt vienmēr un visur, ņemiet vērā visus manus padomus un viennozīmīgi jūs tiksiet pie kaut kā šāda. Un lai mums būtu ko ķert rīt, parīt, aizparīt, pēc 50 un 100 gadiem ņemam tik, cik varam apēst. Es paņēmu 3 karūsas, Ronis paņēma 1 karpiņu, pārējās zivtiņas mēs laižam vaļā. Un iedomājieties, cik viņas jums būs pateicīgas. Šis skaistās zivis, lielās skaistās zivis. Visas skaisti aizpeldēja un mani pārņem prieks un laime par copi un par vēlreiz dāvāto dzīvi zivtiņā. Tiekamies nākošajos copas piedzīvojumos. Ok, copi?